Esmu vienā no radošajiem centriem, saucamajā Maskačku centrā Lūdzes ielā. Vieta, kur jaunieši var pavadīt savu brīvo laiku. Mēs taisījām tādus bezmaksas pasākumus, un mums bija brīvprātīgie piesaistīti. Un 3 no šiem brīvprātīgiem bija tādi ļoti aktīvi un ļoti atbildīgi, kuri man regulāri zvanīja, kad atkal kaut kas un tā tālāk. Un tad vienā brīdī atklājās, ka patiesībā tie ir jaunieši, kuri saskārušies ar ļoti nopietnām grūtībām, un kur lielāko daļu savu laiku pavada ārpus mājas. Un mēs vienkārši bijām vakariņās vienā vecerības krogā. Un tad man kaut kā sēžot, sāk likties, un kaut kā baigi neforši ir, ka es nāku ar jauniešiem mēnesis tur, kur citi nāk pieliet acis. Un tad mēs sākām meklēt telpas. Un, protams, ka tas nebija plānots, ka tas izaugs par kaut ko tādu. Bet, vai man ir atpakaļceļi? Ja man ar savu pieredzi ir iespēja kādam palīdzēt šādu pieredzi negūt, tad man liekas, tas ir pašsaprotami, ka es to daru. Tad, kad man mēdz teikt, šie jaunieši mēdz būt rupi, skarbi un tā tālāk, tad es saku, kāda ir tā vide, kurā viņiem ir bijis iedzīvo. Tā vide tieši tāda arī ir. Un tur citādāks nevar būt.